Viss ēters ir te! Līdzās dievkalpojumiem, kopā būšanai un ikdienas darbiem neaizmirst arī kultūra telpu. Tā par savām iecerēm saka jaunais Sārnates baptistu baznīcas garīdznieks. Šis ir viens no pirmajiem un vecākajiem baptistu dievnamiem Latvijā. Vairāk par baznīcu stāsta Ieva Benefelda no Skrundas televīzijas. Labrīt. Sārnates baptistu baznīcā liela rosība uz dievkalpojumu, kopā būšanu un Ērika Vilsona monoizrādi Mana Magadana sabraukuši cilvēki no malu malām. Draudzē nozīmīgs notikums. Pirms nepilna mēneša tie ieveda jaunu garīdznieku Normundu Zariņu, bet šai reizē altāra atklāšana un aizlūgums. Tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Man, kā garīdzniekam, gribās radīt cilvēkiem arī telpu. Un ne tikai rūpēties par baznīcu, par visām praktiskām lietām, jumtiem un citu, bet radīt telpu, kur atnāk satikties ar Dievu. Altārs kristīgā ticībā, baznīcas kultūrā simbolizē Dieva klātbūtni. Gan izsūtīšanas, gan padomi gadi Sārnates baptistu draudze bija pamatīgi plūnījuši. Kad Latvija atguva neatkarību, par to paralēli kalpošanai Užavas draudzē 30 gadus rūpējās Ozoliņu ģimene, arī Užavas draudze. Baznīca bija diezgan sliktā stāvoklī. Un cilvēks sacīja, vai vērts te kaut ko darīt, vai vērts te ieguldīt. Man bija tāda iekšēja nepieciešamība kaut kādu vietu tomēr atjaunot. Jāteic, ka nelielā Sārnates baznīca ir ar bagātu vēsturi. Tas ir viens no pirmajiem un vecākajiem baptistu dievnamiem Latvijā. Draudze te ir no 1900. gada, kad vairums ziru draudzes locekļi pārcēlās uz Sārnati, lai pelnītu zvejojot. Te pārveda arī lūgšanu namu, kas celts 1874. gadā. Vēlāk tam piebūvēja baznīcas zāli. Dievnams bijis liecinieks arī cilvēku izvešanām un bēgšanai pāri jūru. Aktieris un režisors Ēriks Vilsons atskārtis, ka te bijusi arī viņa mamma, kura tomēr nedevās pāri jūrai. Pagājušo gadu, tad, kad es ienācu, kad bija Lidijas Doroņinas grāmatas atvēršanas svētki, Lidija Ziediņa, man bija tāda neaprakstāma sajūta. Es te nekad nebiju bijis pirms tam. Bet man bija sajūta, ka es šeit esmu bijis tieši. Un tad, kad man māsa pateica, ka mamma ir sēdējusi baznīcā, tad es sapratu, ka viņa ir sēdējusi šī baznīcā. Tā kā tā saistība ir ļoti cieša. Uz doto brīdi ir pilnīgi cits rāviens. Šeit notiek visādi kultūras pasākumi. Arī šodien Mārtiņš Vilsons, pirms tam te ir bijusi Doroņinas kundze ar savu grāmatu. Tiešām brauc cienījami cilvēki. Un tas priecē, ka Normundas un šī nelielā draudze spēja piesaist arī tādu kultūras notikumu šajā mazajā cīmatā. Dievkalpojumi te reizi mēnesī būs no aprīļa līdz septembrim, jo baznīca nav apsildāma. Ieva Benefelda, Lāns Perševics, Skrundas televīzija.